Iepazīsimies vairāk ar Facebook biznesa menedžeri un konkrētāk šodien apskatīsim Facebook Ads menedžeri. Nezinu, kāpēc man pēkšņi nerādās video. Diemžēl būs tikai logo redzams šajā sesijā, bet kas mums būtu jāzina par vispār šo rīku? Tātad biznesa menedžeris ir ļoti plašs rīks, kur mēs varam izdarīt ļoti daudz dažādas svarīgas un vērtīgas lietas. Kā teicu, šodien vairāk parunāsim par šo Ads menedžeru, bet, lai jūs zinat, šī nebūtu nav vienīgā funkcija, te ir ļoti daudz dažādas funkcijas. Piemēram, šis Commerce Manager ir ļoti, ļoti svarīgs internetveikaliem. Jūs principā varat savienot savas mājaslapas internetveikala produktus ar Facebooku automātiski, ka viss updatējas, visa informācija automātiski, produktu nosaukumi, attēli, cenas, apraksti, nomainat, piemēram, mājaslapā kaut kādu informāciju, cenu samainat vai nosaukumu vai pieliekat jaunu produktu, tas viss automātiski updatējas arī šajā Commerce Manager, un tālāk šos te produktus var izmantot reklāmās. Tā kā ļoti, ļoti noderīgs un pat ļoti svarīgs rīks tieši internetveikaliem. Sevišķi ir ļoti daudz produktu, bet arī, ja ir mazāks produktu skaits, arī tad viņš ir ļoti noderīgs. Vēl ir Events Manager, kur savukārt mēs uzstādām šos te saucamos eventus, jeb notikumus, kas ir, piemēram, preces aplūkošana, preces ielikšana groziņā, preces nopirkšana, un tālāk šos eventus un šīs auditorijas, kas attiecīgi ir veikušas šīs darbības, mēs varam izmantot mūsu remarketinga reklāmās. Un kopumā te ir ļoti daudz dažādas šīs iespējas, media library, varat salikt visus savus failus, tātad audiences, tur var salikt auditorijas, jau iepriekš sagatavot visdažādākās auditorijas. Tāpat te ir arī, piemēram, šis planner, tātad tur mēs varam ieskedžulēt, ja ieplānot uz priekšu kaut kādus ierakstus, visdažādākās lietas. Bet, kā jau teicu, šodien tad vairāk aplūkosim jo tā ir tā vieta, kur notiek tā reklāmu uzlikšana. Un, kas ir ļoti svarīgi, zinu, ka daudzi mazo biznesu īpašnieki izmanto Boostu. Boostu noteikti nevajadzētu izmantot, jo tur nav tik plašas tās iespējas ne ar auditorijām, ne arī ar citiem tehniskajiem aspektiem, nedz arī ar to analīzi pēcāk, ja jūs neskatāties tos rezultātus šajā reklāmas menedžerī. Un, jā, tātad reklāmas menedžerī jūs varat uzlikt daudz dažādus kampaņu veidus, atpazīstamības kampaņas, bet šo mēs praktiski vispār neizmantojam, un tas arī, cik esmu dzirdējis no citiem speciālistiem, visai neiesaka izmantot, bet, protams, atsevišķos gadījumos, ja jums tiešām ir nepieciešama šī atpazīstamība, un, piemēram, jums kaut kāds video, jūs varat palaist tur, piemēram, video uz atpazīstamības kampaņām, bet, principā, neiesaku aizrauties ar šo. Tad ir trafika kampaņas, kas ir paredzētas, lai klientu vestu kaut kur, vai nu tā ir mājaslapa, vai, piemēram, tas ir Instagram profils vai Messengeris, WhatsApps, arī uz zvaniem mēs varam vest klientu caur šīm kampaņām. Arī esmu dzirdējusi, ka daži neiesaka šo un vairāk koncentrēties tikai uz sales vai conversion kaut kādām leads kampaņām, bet manā pieredzē trafika kampaņas tomēr arī strādā diezgan labi. Viņas nodrošina tādu pamata trafiku, ko pēc tam atkal jau mēs to auditoriju, kas mums ir atnāks no tām trafika reklāmām, varam izmantot tālāk remarketingā. Vai arī, piemēram, ja mums ir kaut kāds projekts, tas vairāk būtu kaut kādām organizācijām iespējams, ka jums vajag nevis pirkumus, nevis kaut kādus līdus, kontaktus, bet jums vajag, lai tie cilvēki iet uz jūsu mājaslapu un izlasa kaut kādu rakstu. Piemēram, tās var būt dažādas sociālās kampaņas, dažādas CSDD kampaņas varbūt, piemēram, kur jūs gribat, lai cilvēki aiziet izlasa kaut kādu rakstu, kaut kādas statistikas vai kaut ko tam līdzīgu. Un ko vēl saprast svarīgi ir par šiem campaign objective kampaņu mērķiem, ka viņas ir principā paredzētas, lai šīs reklāmas parādītu cilvēkiem, kas potenciāli veiks šīs darbības. Tāpēc, jā, no vienas puses saprotu to argumentu, kāpēc daži speciālisti iesaka izmantot tikai leads vai kaut kādas sales kampaņas, jo viņas ir vērstas tieši uz to darbību, tieši uz to konkrēto darbību, un auditorija
ir tāda, kura potenciāli veids šīs darbības, atstāja savus kontaktus, iepērkas internetveikalā un tam līdzīgi. Bet nevienmēr ir tā, ka trafika kampaņu auditorijas nenes šos rezultātus. Tā kā tas arī ir ļoti atkarīgs no nozares, kurā jūs darbojaties, un manā pieredzē arī trafika kampaņas atnes diezgan labus pirkumus. Tālāk mums ir engagement kampaņas. Engagement kampaņas vispār arī ļoti daudz neiesaka izmantot, un es arī varu teikt, ka teorētiski neiesaku, bet ir atsevišķi izņēmumi, un izņēmumi būtu sekojoši. Pirmkārt, engagement kampaņas mēs nereti izmantojam kaut kādiem konkursiem vai kaut kādiem balsojumiem. Noteikti esat redzējuši tādas reklāmiņas, kur, piemēram, ar emoji, jeb emociju zīmi vari nobalsot par kaut ko. Nu, tā kā, ko izvēlies tu, un tad tur ir laiks, sirsniņa un kaut kāds smaidiņš, piemēram. Un parasti ir tā, ka, piemēram, izvieto tādu balsojumu lapā, un ja nav ļoti liela aktivitāte lapā, tam balsojumam ir varbūt kaut kādi daži balsojumi, un tas vienkārši neizskatās tik labi. Un tad parasti mēs šāda tipa reklāmiņas, ierakstīņus pareklamējam, lai vienkārši tā iesaiste ir lielāka, bet principā arī engagement kampaņas ir vērstas nevis uz cilvēkiem, kas ies uz jūsu mājaslapu un pirks kaut ko, bet viņas ir vērstas vairāk uz cilvēkiem, kuri spiedīs like, share vai komentēs, bet viņi neko neiegādāsies. Tajā pašā laikā tagad engagement kampaņām arī viens no šiem ir uzlikts conversions. Tā kā tas īsti neatiecas uz conversions sadaļu, bet tas attiec tieši uz šo post engagement. Ja jūs izmantojat post engagement, tātad, kā jau te rakstīts, get people to interact with your post. Tātad tas, ko jūs panāksiet, būs nevis kaut kādi rezultāti biznesam, bet laiki, šēri, komentāri, un atsevišķos gadījumos tas var būt liederīgi. Tāpat viens veids, kur vēl izmantojam šīs engagement kampaņas, ja klientam vai kaut kādam biznesam nav mājaslapas, un tā arī mēdz gadīties, un tajā gadījumā engagement kampaņas arī var strādāt tīri ok. Mūsu pieredzē ir vairāki gan mūsu biznesi, gan klientu biznesi, kas darbojas kaut kādā lokālā vidē, kaut kādā konkrētā pilsētā, un viņiem šīs engagement kampaņas strādā tīri labi. Ja jums mērķa auditorija ir visā Latvijā vai pasaulē, vai jums ir kaut kāds internetveikals, kam jūs vēlaties ģenerēt pirkumus, noteikti engagement kampaņa nebūs labākais risinājums, un vispār visticamāk nebūs risinājums sevišķi par šo post engagement konversiju, bet ja mēs runājam, piemēram, par kaut kādu biznesu, kas, piemēram, darbojas Valmierā, un tam biznesam nav mājaslapas, jūs varat izmantot engagement kampaņas, jo jebkurā gadījumā trafika kampaņas jūs nevarat izmantot, principā, nu labi, jūs varat vest teorētiski uz Instagram profilu vai to pašu WhatsAppu, piemēram, bet principā uz mājaslapu jūs nevarat vest, jo jums vienkārši nav mājaslapas. Līdz kampaņas arī principā jūs nevarat izmantot, jo tur ir obligāti jānorāda links uz privātuma politiku, pat ja tie ir Facebook iekšējie līdi, un ja jums nav mājaslapas, kur ir izvietota šī privātuma politika, tātad arī jūs vienkārši fiziski nevarat palaist tās līdz kampaņas. Tāpat arī sales kampaņas, viņas ir saistītas ar konversiju mājaslapā, un līdz ar to jūs tādas kampaņas nevarat palaist. Un mums pašām ir bizness šis Mika Pika bumbu istaba, un jā, grēkojam ar to, ka neesam uztaisījuši mājaslapu, vēl joprojām, standarta tas teiciens par kurpnieku bez kurpēm, tātad vienmēr ir tik daudz kaut kādi darāmie tie darbi ar klientiem un nesanāk tik daudz laika kaut kādas pamata lietas sakārtot saviem biznesiem, bet esam procesā šobrīd ar mājaslapas izveidi arī šim biznesam, bet līdz šim mēs 5 gadus darbojamies bez mājaslapas, mums visas rezervācijas notiek caur sociālajiem medijiem pamatā Facebooku, un reklāmiņas, kas mums iet, ir tikai engagement kampaņas, atskaitot vēl atsevišķus gadījumus uz eventiem, ja pasākumiem, kad mēs rīkojam kaut kādus pasākumus. Tad mēs laižam šīs reklāmiņas uz šiem eventiem, lai cilvēki tur spiež, ka ir ieinteresēti, going un tā tālāk. Bet visādi citādi mums ir reklāmiņa par mūsu telpām, ar bildēm, ar visu aprakstu, kas mums ir, mūsu pakalpojumā ietverts, ar cenām un visu pārējo, un tur mēs laižam engagement kampaņas, un viņas mums visu laiku nes jaunus klientus. Un kāpēc šajā gadījumā engagement kampaņas strādā? Mana teorija ir tāda, ka jā, iespējams tie cilvēki, kuri laiko, šēro, komentē, viņi iespējams nekļūst par mūsu klientiem, daļa varbūt kļūst, bet viņi ar savām darbībām to postu tā kā padzena augšā
iekšā Facebook algoritmā, un tā kā mēs tēmējam uz konkrētu lokāciju, kas ir Valmiera, tad arī citi Valmieras iedzīvotāji redz šīs reklāmas, un tāpēc mums tās engagement kampaņas strādā. Bet, ja jūs vēlaties ģenerēt tādus tiešām labus rezultātus, jums ir mājaslapa, jums ir internetveikals, jūs gribat ģenerēt pirkumus, jūs gribat ģenerēt kaut kādus līdus, varbūt, ja jums nav internetveikals, bet pārdodat kaut kādu pakalpojumu, tad gan noteikti neieteikšu engagement kampaņas, bet, ja jūs darbojaties konkrēti kaut kādā vienā pilsētiņā, tad iespējams engagement kampaņas var būt tīri ok risinājums, ja nav mājaslapas. Rīgā gan es neiesaku, Rīgā arī tur ir daudz milzīgākas auditorijas, un tas vairs nestrādā labi un nenes tādus rezultātus. Bet relatīvi nelielās pilsētās ar salīdzinoši nelielu sasniedzamo mērķa auditoriju engagement kampaņas arī var būt liederīgas. Tad ir līdu kampaņas. Līdu kampaņas ir paredzētas attiecīgi, lai ievāktu līdus. Un kas tad ir līdi? Līds ir kaut kāds potenciālā klienta kontakts, e-pasta vai tālruņa numura vai abu veidā, un jūs pēc tam varat sazināties ar šo potenciālo klientu. Un līdiem kampaņas arī dalās divās daļās galvenajās. Ir instant forms, tātad šis te, kas ir iekšējie Facebook līdi, un tur ir tāda iekšējā Facebook līdu forma, ko var cilvēks aizpildīt. Tur jau parasti automātiski parādās viņa e-pasts, viņa numurs, kas ir paņemts no Facebook datiem, un viņam atliek tikai vai nu atbildēt kaut kādiem jautājumiem, vai uzspiest pieteikties. Un jums aiziet atsevišķā panelī šis te līds, un jūs varat tālāk sazināties ar potenciālo klientu. Otrs variants līdu kampaņām ir mājaslapas konversijas, ka tas līds notiek nevis Facebookā, bet mājaslapā. Parasti šie līdi ir dārgāki, bet mēdz būt arī efektīvāki un vairāk uz pirkumu un darījumu ieinteresēti. Un tātad tajā gadījumā atkal mums ir savienots tur piksels, mums ir uzstādīti visi eventi, mēs tad varam palaist šīs līdu kampaņas uz šo attiecīgo līda konversiju, un cilvēks konvertējas un atstāja to savu kontaktu jau mājaslapā. Un mēs to redzam arī šajā Facebook reklāmas menedžera panelī. Tad ir reklāmas, kas ir aplikācijām, ar to mēs nestrādājam, jo mums nav tādi projekti, kuriem būtu kaut kādas aplikācijas. Un vēl viens ir tātad sales kampaņas, šīs arī ir ļoti, ļoti labas, un šīs būs tieši internetveikaliem, un sevišķi, ja jums ir tas produktu katalogs updatēts iekšā biznesa menedžera un savienots ar šo te jūsu mājaslapu un mājaslapas precēm, kas jums ir pieejamas, šīs sale kampaņas ilgtermiņā nes ļoti, ļoti labus rezultātus. Un jūs atkal redzat, gan kāda ir maksa par pirkumu, gan jūs redzat, kāds ir ROAS, tātad atdeve no šīs reklāmas. Piemēram, ieguldījāt 100 eiro, nopelnījāt 1000 eiro, nu nevis nopelnījāt, bet ieņēmumi bija 1000 eiro, tātad ROAS būtu 10. Mūsu pieredzē mums ir vairāki klienti, kam ir pat ROAS virs 20, un tas, manuprāt, ir ļoti, ļoti labs rezultāts. Bet tātad apskatīsim vienkārši kā piemēru trafika kampaņu un kā tad notiek tā kampaņas izveide. Tātad te mēs atlasam to mērķi, kāds mums ir tātad šī trafika kampaņa, un spiežam continue. Tad te ņemsim manuālo setupu, tagad viņi gan piedāvā te visu arī automatizēti, bet mēs pagaidām strādājam ar šo manuālo. Un kampaņas struktūra mums dalās 3 daļās. Ir pati kampaņa, tad zem kampaņas ir adseti, un zem adseta vai vairākiem adsetiem ir jau pati reklāmiņa. Tātad tādas 3 galvenās struktūras. Un te varam ievadīt nosaukumu. Tātad pieņemsim parauga trafika kampaņa. Tad, kas ir svarīgi, vēl atsevišķiem biznesa veidiem ir īpašās kategorijas. Piemēram, viss, kas saistīts ar aizdevumiem, līzingiem, kredītiem, jebkādiem tādiem piedāvājumiem, te ir obligāti jāatzīmē šī speciālā īpašā kategorija, un tur būs arī daudz ierobežotākas tās targetinga iespējas. Tāpat ir arī ar nodarbinātību, jo tās ir vakances, kaut kādas prakses,
profesionālās certifikācijas programmas vai kaut kas tam līdzīgs, tad arī būs īpašā šī kategorija, un tur savukārt nevarēs segmentēt ne pēc vecuma, ne pēc dzimuma, un tā tad būs no 18 līdz 65 plus abi dzimumi. Intereses gan kaut kādas ir pieejamas, diezgan daudz, bet ir arī ierobežoti, tā kā ir kaut kādas intereses, kas arī nav pieejamas. Tad ir nekustamajam īpašumam vai, piemēram, mājokļa apdrošināšanai vai vienkārši nekustamā īpašuma pārdošanas piedāvājumi. Tur arī būs limitētākas iespējas un arī īpašā šī reklāmu kategorija. Un tad dažādas, piemēram, vēlēšanas, politiskie dažādi jautājumi, arī tiem būs obligāti jāizvēl šī īpašā kategorija, bet šobrīd mums nav tāda, tāpēc arī atstāsim šādi. Tad ir campaign details, šo es standartā atstāju, tā kā viņš ir, un šos es arī atstāju izslēgtus. Tā kā var teorētiski taisīt AB testus, bet AB testus es drīzāk iesaku testēt vienkārši iekš kampaņas, sadalot dažādas auditorijas dažādos atsetos. Tā principā arī ir tāda AB testu veidošana vienkārši mazliet citādāk. Cik es esmu mēģinājusi šos AB testus, viņi parasti izmaksā ļoti, ļoti dārgi, bet varbūt man vienkārši ir tāda pieredze, varbūt kādam ir kāda citādāka pieredze. Un šo arī es atstāju izslēgtu. Tad jūs varat teorētiski likt budžetu visai kampaņai. Tur arī daudz dažādi speciālisti, daudz dažādi viedokļi. Ir atsevišķi gadījumi, kad šo izmantojam un liekam budžetu tā kā kampaņas līmenī, bet pamatā tomēr es izvēlos budžetu likt atseta līmenī. Tas jau ir šis nākamais līmenis, jo man patīk redzēt, cik man kurš atsets nes kādus rezultātus, un ja ir kaut kādi ļoti, ļoti labi rezultāti, es varu tam atsetam paaugstināt budžetu. Savukārt, ja mums budžets būs kampaņas līmenī, viņš tērēs pēc saviem ieskatiem. Piemēram, mums būs 3 atseti, un viņš tērēs pēc saviem ieskatiem. Un man nereti gadās tā, ka ir kaut kāds viens atsets, kurš potenciāli varētu būt labs, bet Facebook uz viņu naudu vispār netērē. Viņš varbūt redz, ka nav labs, bet man izskatās, ka varētu būt labs, un viņš uz to atsetu naudu netērē. Un tāpēc man tomēr patīk izdalīt šādos atsetos tos budžetus. Nu, un pieņemsim, tātad ieliksim tur atseta nosaukumu sievietes, tātad vedīsim, piemēram, uz mājaslapu. Tātad te arī tad var izvēlēties kaut kādus vēlamās metrikas, vai tur maksimāli reach, daudz vai impresijas, konversijas, protams, tas arī būtu labi, landing pages. Es standartā parasti izmantoju šo. Te arī var ielikt šo vēlamo cost per goal, bet es arī ar šo iesaku neaizrauties. It sevišķi sākumā, ja jūs laižat pirmās kampaņas, ja jūs tur ieliksiet kaut kādu, piemēram, 0,05, ka jūs gribat, lai jums maksā klikšķis 5 centus, un tā reklāma nevarēs dabūt par to samaksu, to klikšķi jums vienkārši nauda netērēsies, un jums klikšķi vienkārši vispār nenāks. Tāpēc iesākumā iesaku tomēr atstāt šādi, tā kā defaultā ir. Nu, tad mēs uzliekam budžetu, nu, pieņemsim 10 eiro dienā. Te, ja mēs gribam, varam uzlikt kaut kādu end-date, bet es parasti ar šo arī neaizraujos, jo, ja mēs sākam uzlikt tos end-datus, mums, piemēram, tā kampaņa iet ļoti labi, mēs gribam viņu pagarināt, mums katru reizi jānāk, ir jāpagarina tas laiks, tāpēc es vienkārši eju manuāli atslēdzu, ja man nepatīk tās kampaņas performance. Tad te, nu, tātad varam izvēlēties lokācijas, kādas mums ir, varam izvēlēties, tātad pieņemsim, mums ir Latvija, nu, pieņemsim, mēs gribam, mums ir kaut kāds produkts sievietēm, jaunām sievietēm vecumā no 25, nu, pieņemsim līdz 35 gadiem, tad arī tā kā es atsetu nosaucu, piemēram, sievietes, tad šeit izvēlos intereses, un pieņemsim, mums ir produkts, kaut kas saistīts ar skaistumu kopšanu, un tad mēs varam atlasīt kaut kādas intereses, kas atbilst tam mūsu noteiktajai mērķa auditorijai. Tā beauty brands, skincare, kosmetikas, tātad redzam ļoti daudz dažādas šīs te intereses. Beauty salons. Ok, un redzam, piemēram, šeit atlasot šādas intereses, tātad tikai sievietes vecumā no 25 līdz 35 gadi ar šādām interesēm. Mums ir 85,000, tas potenciālais reach. Tad jauna feature ir šis, ka ir jānorāda uzņēmuma nosaukums, kas ir tas maksātājs, kam tā reklāma ir. Tad to arī, protams, vajag izdarīt. Un tad mēs arī redzam, kāds mums ir
kādi mums ir paredzamie rezultāti. Potenciāli ar šo budžetu tātad mēs uzlikām 10 eiro dienā, tad potenciāli mēs sasniegsim no 2,5 līdz 7,5 tūkstošiem cilvēku. Tas būs atkarīgs no mūsu reklāmas kvalitātes, un linka klikšķi arī diezgan liels tas diapazons, bet tas ir tieši tāpēc, ka tas būs atkarīgs no mūsu reklāmas kvalitātes, no mūsu piedāvājuma, no daudz dažādām lietām. Jo kvalitatīvāka būs reklāma, jo interesantāka, piesaistošāka, jo mērķa auditorijai atbilstošāka, jo labāks piedāvājums, labāka cena, jo zemāka mums būs klikšķa izmaksa un līdz ar to vairāk klikšķu. Jo sliktāk tas viss būs, dārgāka klikšķa izmaksa un līdz ar to arī mazāk klikšķu. Tad daudzi arī šo neiesaka izmantot, laist uz visu, bet es tomēr manā pieredzē mazliet citādāk. Man patīk izdalīt arī pa placementiem. Tātad te placementi ir Facebook, Instagram, Messenger un Audience Network. Audience Network ir dažādas platformas, kam ir sadarbība ar Facebooku, un tā reklāmiņa var parādīties arī tajā platformā. Bet man patīk izdalīt, man patīk notestēt pa setiem, cik es arī esmu testējis daudz dažādiem klientiem, projektiem, dažādām nozerēm. Tā performance var ļoti, ļoti atšķirties, piemēram, Facebookā un Instagramā. Instagramā var nākt vairāk pirkumi, var nākt pirkumi vairāk Facebookā, tā kā man patīk šo izdalīt. Un pieņemsim, es gribu Facebooku, tā Instagramā viņš tur jau kaut ko rāda, es izņemšu manuāli tos ķekšus, tā, lai man nav Instagramā, bet tikai Facebookā. Ok, saliku. Pat nomainījās bišķīt potenciāli vairāk klikšķi un potenciāli lielāks reach. Interesanti. Ok, tā tad esmu šeit visu salikusi. Un tad trešais līmenis ir pati reklāmas izveide. Tātad te varam izveidot dažādus reklāmu veidus, vai nu tā ir viena bilde vai video, vai tas ir karusels, vai tā ir kolekcija, vai tie var būt dažādi formāti. Tātad šī jaunā opcija flexible, bet, iesaku, ja esat iesācējis, iesaku paskatīties sākumā tos vienkāršākos veidus un tad jau eksperimentēt ar pārējiem. Tātad pieņemsim mums tur single image or video. Tātad te mēs varam izvēlēties, tad, kad spiežam add media, add image, add video, tad varam uzspiest un izvēlēties attiecīgo bildi, banneri, vizuāli, ko mēs gribam pielikt. Tad šeit, protams, mēs vādam tekstu. Par dažādiem ieteikumiem, kā es iesaku veidot tekstus un visādām citādām niansēm runāsim citos video, tad arī relatīvi jauna iespēja ir pievienot vairākas teksta variācijas. To es arī noteikti iesaku izdarīt, patestēt garāku, īsāku, patestēt, ko jūs izceļat sākumā, vai tur ir kaut kāds īpašais piedāvājums, vai tur ir kaut kas cits. Tātad testējam. Mārketingā, digitālajā mārketingā un reklāmās ir ārprātīgi svarīga testēšana. Tad mums ir headlines. Tā, piesakies īpašajam piedāvājumam. Pieņemsim. Tā, tad arī descriptioniem, jeb aprakstiem, tātad mums ir vairākas opcijas pielikt vairākus. Tad mums ir dažādas pogu opcijas, tātad, ja mēs gribam, lai cilvēks iepērkās, tad mēs slikt order nav, bet tad mums būtu visdrīzāk sales kampaņa. Tā kā mums ir trafika kampaņa, tad atstāsim šo pašu learn more, bet noteikti vajag piemeklēt to piemērotāko podziņu, kas būtu atbilstošākā tieši tam, ko jūs reklamējat un tam mērķim, ko jūs gribat panākt. Un tātad mājaslapa, tad te attiecīgi mēs ievadītu savas mājaslapas linku. Tā, un tad paņēmu, uzliku to add media, tātad te mums bija pasākums pavasara andele, tātad te mēs varam nogriezt tā kā dažādiem placementiem, jo tā kā mums ir arī tur, piemēram, gan story, gan dažādi citi placementi. Katrā placementā viņš var parādīties atšķirīgi. Ideālais variants ir, ja mums katram placementam ir tieši tam izmēriņam pielāgota bilde. Un, principā, tātad mēs varam uztaisīt atsevišķu storijam tieši šādu pašu banerīti, un tad kur ir poga replace, un mēs varam samainīt to vizuāli uz vertikālu vizuālu, un tas viss būs iekšā šajā vienā reklāmā, šajā vienā kampaņā. Un tieši tas pats arī ar šo pēdējo opciju. Protams, ja mums sanāk nogriezt, piemēram, šo īstenībā sanāk nogriezt, tad mēs varam to nedarīt, bet, piemēram, šo mēs nevaram nogriezt, jo viņš vienkārši nogriež to tekstu. Tāpēc ideāli būtu, ja mums būtu tas vertikālais izmērs.
Nu, un tad šeit nākamais līmenis ir dažādas optimizācijas. Šeit es vienkārši standartā slēdzu visas iekšā, tātad all optimizations ieslēgtas, un tad jau viņš tur man no kaut kur pieliek kaut kādu mūziku, piemēram, ja tas ir kaut kāds rīls vai kaut kas tam līdzīgs, viņš izveido rīlu ar to bildi. Kaut kur viņš pieliek kaut kādus bilžu filtrus, kur bija tumšāks, viņš uzliek gaišāku. To uzticam Facebookam, lai viņš skatās, kas tur ir labāk. Nu, lūk, un mums ir, principā, gatava tā reklāmiņa. Tā, un tagad aiziešu atpakaļ un parādīšu, kā notiek dažādu atsetu un reklāmu testēšana. Tātad esam tajā pašā kampaņā, bet atpakaļ atsetu līmenī. Tātad, kur mums bija sievietes, un tas, ko es darīšu, es noduplicēšu, pirms es duplicēju, es aiziešu šeit. Tātad reklāmām arī reklāmas līmenī ļoti svarīgi testēt dažādus vizuāļus. Tas, ko es izdarīšu, es noduplicēšu. Var vispār teorētiski arī atsevišķos kampaņu veidos ielikt vairākus tos vizuāļus vienā reklāmiņā, bet es darīšu šādi. Pieņemsim, man šeit bija pirmā variācija, un te man, piemēram, būtu otrā variācija. Un tad te es nomainītu citu baneri, citā krāsā, citā stilā, varbūt pat vienkārša bildi. Tātad testējam, varbūt video, tātad tie var būt dažādi vizuāļi, dažādi koncepti, ko mēs testējam. Budžets mums nav ļoti liels, 10 eiro, tātad šim atsetam, tātad 2 vizuāļi būtu ok, 3 varētu būt par daudz, bet ja mums ir ļoti, ļoti lieli budžeti, tad mēs tur varam testēt ļoti daudz dažādas lietas. Bet principā tātad mums būtu 2 reklāmas variācijas, un tad tas, ko es vēl varētu izdarīt, piemēram, noduplicēt, aizējam atpakaļ uz atsetu līmeni un noduplicējam šo. Tā vienīgais, ko es vēl neuzrakstīju, tātad sievietes Facebook, un tad ņemam duplicējam. Viņš vienkārši duplicē visu, kas mums tur ir bijis. Un šeit es vienkārši samainīšu nevis, ka mums būs sievietes, bet vīrieši. Šis nav gluži varbūt ideālais piemērs. Var testēt auditorijas ļoti dažādos veidos, var testēt dažādas intereses, var testēt dažādas vecuma grupas, var testēt dzimumus, var testēt remārketingu un parastās auditorijas. Ļoti daudz dažādas lietas var testēt, bet es parādu tādu ļoti relatīvi vienkāršu piemēru, kur mēs varam testēt dažādus dzimumus. Un tātad te mums viss, kas ir jādara, principā ir jāsamaina dzimums. Mums ir jāsamaina dzimums. Un tātad, kas ir interesanti, mēs jau arī atkal redzam tos provizoriskos aptuveni rezultātus. Tātad, ja sievietēm mums tā auditorija šādām interesēm, kas ir vērstas uz skaistumu kopšanu, bija līdz 85,000, tad redzam vīriešiem, tas ir no 44 līdz 52,000. Tātad mazliet mazāk. Potenciālais rīčs par šo budžetu gan provizoriski pat potenciāli lielāks. Tur, ja es nemaldos, maksimālais bija 8,500, te rādās 11,000. Un klikšķi arī rādās augstāks potenciālais skaits, gan zemākais skaitlis, gan augstākais skaitlis. Tātad tas arī ir interesanti. Un principā tas, kas mums būtu jādara, būtu vienkārši jāspiež publish. Šobrīd mums viss ir draftos, tas ir tikai piemērs, kā mēs varam strukturēt šīs kampaņas. Tātad izveidojam kampaņu ar konkrētu mērķi, ko mēs vēlamies sasniegt, testējam dažādas auditorijas dažādos atsetos un testējam dažādas reklāmu variācijas. Un tad, kur tad mums tā testēšana notiek? Tas notiek salīdzinot šos te datus. Tātad tagad man nerādās nekādi dati, jo tie ir drafti, tātad tie ir melnraksti, bet principā tad, kad mēs palaistu šo reklāmiņu, teiksim, tā būtu vienalga vai pirkumu, vai trafiku, vai engagement reklāmu, vai uz eventiem, mēs redzētu, kādi ir rezultāti un cik viņi izmaksā. Piemēram, ja mums ir pasākuma reklāma uz eventu, mēs gribam, lai cilvēki iet spiež, viņi ir ieinteresēti mūsu pasākumā, tad mums ir kopā 4 variācijas, 2 sieviešu dzimumam un 2 vīriešu dzimumam, un mēs redzētu, cik mums maksā viens ieinteresētais cilvēks. Piemēram, vai tie ir vienā reklāmā 10 centi, vienā 50, vienā 90 un vienā, piemēram, 1,5 eiro. Un tajā brīdī, kad mēs šo redzam, mēs varam atslēgt šeit tātad tās reklāmas, kas mums ģenerē dārgākos rezultātus. Jo loģiski, piemēram, ja mums ir budžets 10 eiro un mums viens ieinteresētais cilvēks maksā
1,5 eiro mēs varēsim dabūt tikai 6 cilvēkus, kas uzspiež, ka viņi ir ieinteresēti tajā pasākumā par tiem 10 eiro. Ja savukārt mums viens ieinteresētais cilvēks, piemēram, šajā te pirmajā variācijā izmaksā 10 centi, tas nozīmē, ka mēs varēsim dabūt par 10 eiro 100 cilvēkus, kas būs ieinteresēti. Un tas, protams, mums ir labāk. Mūsu šī reklāmiņa tātad strādā potenciāli labāk. Mēs ar to pašu naudu dabūjam daudz vairāk rezultātus. Tātad ir atšķirība, vai tie ir 6 rezultāti, vai tie ir 100 rezultāti, vai ne? Tāpat mēs te redzam daudz dažādas šīs tehniskās lietas, nianses, izmaksas, kā mēs varam salīdzināt kampaņu efektivitāti un analizēt datus. Tātad te mēs redzēsim sasniegto auditoriju, te mēs redzēsim, cik bieži šī auditorija redz šo reklāmiņu, piemēram, ja pārāk bieži atkal varam atslēgt, pamainīt kaut ko, piemēram, tur 10 reizes jau redzējis, tātad tas noteikti būtu par biežu atsevišķām reklāmas kategorijām, bet atsevišķos gadījumos, piemēram, pirkumu katalogu reklāmām vispār tie frekvenci ir diezgan augsti, bet šāda tipa reklāmām 10 noteikti būtu par daudz. Tad mēs redzam maksu par rezultātu, kas tātad ir... Tātad šeit mums būtu tas rezultātu skaits, piemēram, šeit mums būtu 100 un te mums būtu 6, un te mums būtu cost per result, piemēram, 10 centi par ieinteresēto, un te mums būtu, piemēram, 1,5 eiro. Tad te mēs, protams, redzam, cik mums ir iztērēts. Tad, kad mums reklāmiņa kaut kādu laiku ir gājusi, tad ir šie 3 kvalitātes rādītāji, kādreiz bija 1, tagad viņi izdalīja 3, tātad te mēs varam sekot līdzi, cik tā reklāma ir potenciāli kvalitatīva, un jo kvalitatīvāka reklāma, jo augstāk feedā viņa cilvēkiem parādīsies. Tad mēs redzam impresijas, tātad impresijas no reacha atšķirās ar to, ka reach ir konkrēts cilvēku skaits, kas ir sasniegts, savukārt impresijas ir cik reizes viņi redzējuši. Tātad, piemēram, sasniedzām 100 cilvēkus, bet impresijas, piemēram, 150, tātad cilvēki vidē redzēja 1,5 reizi to reklāmiņu. Tad mēs varam redzēt, kāds ir CPM, jeb maksa par 1000 impresijām, linku klikšķi, maksa par linku klikšķi, ja tas atbilst šai reklāmai. Tad ir CTR, kas arī ir interesants rādītājs. CTR ir procents, kurš norāda, cik cilvēki no tiem, kas redzēja, iesaistījās jūsu reklāmiņā. Piemēram, ir 100 cilvēki un, piemēram, 10 iesaistījās, tie būtu 10%, tas jau ir diezgan labs rādītājs. Tātad šis ir tieši pa linku klikšķiem CTR, un šis ir CTR kopējais. Tātad redzam visus klikšķus, jo klikšķi var būt ne tikai uz linkiem, klikšķi var būt uz learn more, klikšķi var būt uz bildēm, klikšķi var būt visādi. Un, ja jums liekas, ka šis jau ir ļoti daudz, tad rekur aizējot uz šejieni, tātad tur, kur ir šis kolums, performance and clicks, tad te mēs varam vēl uzlikt vēl dažādas metrikas. Tātad uzspiežam šeit un pabraucam uz leju un rekur ir customize kolums. Un tātad te jūs varat redzēt, cik patiesībā plašas ir tās iespējas, kādas lietiņas jūs varat redzēt par savu reklāmiņu. Pieņemsim, jums ir kaut kādas vairākas reklāmas variācijas, vairākas auditorijas testēt, bet uz vienu reklāmu, un jūs nezināt, no kuras reklāmas atnāk jums vairāk komentāri, iesaiste, reakcijas, seivi, šēri, jūs to visu varat atzīmēt šeit un redzēt konkrēti, no kuras reklāmiņas jums atnāca kādi rezultāti. Tad ir par zvaniem dažādas metrikas, par ziņām ienākošajām visdažādākās metrikas, par video ļoti advancētas metrikas, piemēram, cik cilvēki noskatījās 25% video, cik noskatījās 50%, cik noskatījās 100%, un to atkal pēc tam ļoti efektīvi var izmantot arī remārketingā. Kāda bija maksa, piemēram, par 2 sekundžu skatījumu, par 3 sekundžu skatījumu, vēl visdažādākie unikālie linki, ļoti daudz dažādas lietiņas, Instagram profila viziti, apmeklējumi, ja tas attiecas, protams. Un tad konversiju sadaļā ir, laikam, visplašākās tās iespējas. Piemēram, ja mums ir internet veikals, paņemsim rekur purchases, mēs varam uzspiest, cik mums bija kopā pirkumi, kāda mums bija vērtība, tātad, ja mums visa informācija savienot ar mūsu mājaslapu, piemēram, 100 pirkumi un kopā tur 10 000 eiro vērtībā, mēs to redzēsim. Tad mēs redzam maksu par pirkumu, piemēram, arī mēs varam redzēt dažādas reģistrācijas, subscriptionus, te arī tas ROAS, piemēram, ir ļoti daudz dažādas metrikas.
Tā, un te jau vairāk tādas tehniskās lietiņas, tas nebūtu tik būtiski. Varam par auditoriju visādas lietas redzēt, atkal tehniskās lietas par šo reklāmas kreatīvu, tātad kā reklāmiņa pati izskatās. Nu, ļoti, ļoti plašas dažādas iespējas. Un tad, kad mēs atzīmējam to visu saglabājam, tad kur mums tas parādās šeit. Vēl viena interesanta lieta, bet es nezinu, vai es tādu varēšu parādīt, ja man nav tie dati, izskatās, ka es principā laikam nevarēšu parādīt. Kaut kādā citā reizē parādīšu kaut kādām konkrētām kampaņām. Tātad tas bija kolumns, ko mēs paskatījāmies, un vēl viena ļoti forša feature ir breakdown. Piemēram, mums būtu kampaņa, kur mums nav tur dalīti ne dzimumi, ne vecumi, ne lokācijas, nekas mums iet uz visu Latviju, uz abiem dzimumiem, uz visiem vecumiem, viss. Un mēs sēžam un domājam, kurai auditorijai mums strādā labāk? Sievietēm, vīriešiem, no kuriem nāk vairāk pirkumi, kuros vecumos, no kurām pilsētām. Tad šajā breakdown sadaļā mēs to varam redzēt. Tātad, lūk, te mēs varam, vispār te ir daudz dažādi tie breakdown tipi, ko mēs varam redzēt, bet, populārākie ir šie tātad, un mēs varam sadalīt gan pēc vecuma. Viņš parādīs konkrētas vecuma kategorijas un kādi konkrēti katrai vecuma kategorijai ir rezultāti. Pat pēc valsts, piemēram, bet ne tikai arī pēc pilsētām, ja nekas nav mainījies, jārekur reģions. Tātad platforma, piemēram, ja mums iet gan Facebookā, gan Instagramā, visur mums iet, tad mēs varam arī šeit apskatīties to breakdown un redzēt, kāds ir tas sadalījums. Tā, un dzimumu es te neredzu, bet dzimums ir rekurtā, tad varam arī pēc dzimuma šo te sasegmentēt. Tā kā ļoti daudz plašas iespējas, un ja izmantojat boostu, jūs vienkārši visu no tā palaižat garām, un viennozīmīgi neskatoties uz to, kādas kampaņas jūs izmantojat, vai tas ir vienkārši engagements vai trafiks, viennozīmīgi rekomendēju izmantot reklāmas menedžeri. Tas visu jums ļoti, ļoti atvieglos un sniegs jums daudz plašākas un efektīvākas iespējas. Tā kā šis bija tāds nelielais intro par reklāmas menedžeri. Kā jau teicu, noteikti citās reizītēs apskatīsim vēl padziļinātāk visdažādākās iespējas, pāanalizēsim kaut kādus mūsu kampaņu datus, iepazīsimies vairāk ar visām pārējām šīm sadaļām, bet tātad reklāmas menedžeris ir viena no primārākajām, un tad principā šobrīd esam izgājuši cauri tiem galvenajiem pamatiem. Bišķīt sarežģītāk tie uzstādījumi būs līdu kampaņās, konversiju, sales kampaņās, bet to jau arī tad aplūkosim vairāk citos video.